apsēsties. Es atvainojos, beidziet melot un apsēsties. Man nav ko melot, te ir dokumenti. Te ir rekord priekšādātājs, te ir izdevuma dāma apstiprinājis. Es tur neko nemeloju. Kas pāri tad direktors nesaprot divus terminus. Nesaprot divus terminus. Katru gadu jau no kopš kuriem laikiem šaušana, diemžēl, ir tāds sporta veids, kur vajag kādu lodīt, kur ielikt iekšā. Ir tā, ja? Ar akmentiņiem nevar. Katru gadu dome, aizpuļas doma iedod 800 lats priekš patronām. Vēsturiski tas tā bijis. Vēsturiski tas ir vienmēr bijis. Tas nav priekš olimpiādas. Šogad direktori ir olimpiāda. Olimpiskās spēles ir vienreiz pa 4 gadiem, kas ir lieli svētki. Tāpat kā dziesmu svētki, kur tiek koncentrēti visi līdzekļi un tā tālāk. Jūs pasakiet, nebūs. Tālāk. Es tā neteicu. Pierādu, es tās šeit. Jā, es tev pierādu. Es tiešām tā neteicu. No tiem 800 latiem man prasa vēl. Zini, Jāni, no 800 latiem 150 lati tev jādod grāmatnieku Vili. Nē, tāda runa bija par Vili grāmatnieku. Es teicu pavisam savādāk. Es teicu, vai mēs varam lošāvēļ atļauties no 800 latiem atļaut Vilim grāmatniekam nopirkt patrons. Viņš arī pārstāv Aizputs novadu. Es jums prasīju pilnīgi savādāk. Jūs izteicāties, jā, tas no vēstures tie 800 lati. Es saku, ja nevaram, tad pasakām. Jūs arī pateicāt, ja nevar, tad ir 800 lati munīcija. Šito pozīciju es gribētu izbeigt tagad par šīm lodēm, jā? Ārkārtīgi vienkārši, jā? 800 lati gadā ir vienmēr bijis tas, kas nodrošina iztiks minūtu šajā sporta veidā treniņiem, jā? Pieaugušajiem. Jā, pieaugušajiem. Šogad es domāju, ka pilnīgi liekas bija jautājums, ko tu uzdevi Jānim par 150 latiem priekš stenda, plus vēl jautājums par sacīkšu patronām, jo treniņu patronām sacensībās šaukt nevar, jā? Un tā ir cita cena, jā? Vienkārši automātiski nesagatavojot sporta centra 2012. gada budžetu. Netika iekļaut iekšā šie jautājumi par papildus finansēm sakarā olimpiādas organizēšanu, ja, kur būs vajadzīgs. Lūk, šīs 150 lati stenda šaušanai, kur būs vajadzīgi papildus naudiņa sacīkšu patronam. Un ne tikai. Šīs ir tikai patronas, bet daudziem citiem jautājumiem sakarā ar olimpiādu budžeta projektā nebija iestrādāts nekas. Juristi kaut ko, es zinu, mēģināja tur kaut ko labot, jā, bet tas bija stipri grūti izrādes, pat cik budžeta pieņemšana gājas strauji uz priekšu. Un mēs esam šobrīd pie tāda budžeta, kāds viņš ir. Un ir mums šoreiz tikai tie 800 lati. Tā kā varbūt jautājums tāds, ka tiešām, lai komanda varētu startēt olimpiādē, būs papildus, acīm redzot vadībai, jādomā, kur atrast papildus līdzekļus, lai varētu nodrošināt šo startu olimpiādu. Un cik lūdzu vietlētiem, ja viņiem 800 patroni no viena, cik tā vietlētiem priekš naklādēm? Kur vispār to var Ilustrācijā, lai nesāktos šūmas par to, kāpēc tas ir tā, jā? Nesalīdzinās autosporta šaku, jā? Un, piemēram, pēc pieredzes mēs bijām Igaunijā, skatījāmies, kā tur tiek organizēta šī sporta dzīve. Viņiem ir ārkārtīgi vienkāršā lieta atrisināt. Katram sporta veidam ir noteikts koeficients. Futbols koeficients 1. 11 čaļi, 1 bumbu, zāle un mauts, jā? Tehniskajiem sporta veidam ir koeficients 4. Tātad, ja 10 futbolisti saņems, piemēram, 1000 latus, jā, tad 10 šāvēji saņems 4000. Tāda koeficienta sistēma ir ieviesta Igaunijā. Tur katram sporta veidam ir salikts atkarībā no tā, cik viņš maksā. Būsim objektīvi. Tā tas ir, diemžēl, ir dārgāk sporta veidi un ir lētāk. Tā, te par sporta skolu. Par sporta skolu bērnu vecāku uzdos jautājumu. Viņam galīgi nav skaidrs, kāpēc mēs saucamies Liepājas rajona sporta skola līdz šim brīdim. To viņam arī prasīšu un prasu, un es saku, pamatos. Nu tā ir, ka, teiksim, tur bija cik mums izskaidro Tīļu kungs un cik šim kungs ir izstāstījis, vai ne, teiksim, man personīgi un tā, tik daudz es saprotu, bet tālāk, teiksim, sīkāk izskaidrot, ne. Vēl es izmantošu un es neaizkavēšu vairs pārējos. Priekš tam te sanākuši vēlreiz priecīgi mazliet laika.
Par ložu šāvēju startu olimpiādē ir ļoti apdraudēts. Tātad, ja priekšsēdētāja direktori nav iesniegusi saulēcīgi budžetā, teiksim, par izdevumiem olimpiādē, ļoti žēl. Tad nesakiet, ka Šaums būs vainīgs, ja nepiedalīsies. Ja? Pirms 4 gadiem jau tā, teiksim, savādākā veidā, tautas valodā sakot, izpurgāja to ložu šaušanu. Tā, cim redzot, savādāk to darīs, ja? Ja nevajag, lūdzu. Vēl šorīt par remontu, par šautavas remontu. Es ļoti saulaicīgi uzrakstīju iesniegumu par šautavas remontu. 5. gadu vajadzētu šoruden notikt jau 5. reizi Arvīda Manfēla piemiņas kausa izcīņā starptautiskām sacensībām ložu šaušanā. Es šeit esmu tas, kas ierosināja šīs sacensības, tātad šim kungam par godu. Es esmu šo sacensību iniciators, galvenais tiesnesis. Ja nav iedalīta nauda šautavas remontam, tad jāziņo vispirms ir šaušanas federācijai, tālāk Igaunijas federācijai, Lietuvas federācijai, Polijas federācijai, ka mēs šīs sacensības atceļam un pārtraucam. Pagājušā gadā, kad pārdevu šautavas vienu galu, paldies Dievam, ja, iegūju 4300 latus. Par šo 4300 latu varēja nopirkt brangu namību. Šie 4300 lati domāti šautavas ierīkošanai, premitiskās šautavas ierīkošanai. Ja mēs visi aiziet tagad uz to premitisko šautuvu, visi nenāk lejā šeit, teiksim, māmiņas jau saka, tur ir bēgts, bet tie iet iekšā. Mostā šodien es ieju treniņā, jā, jau vardīts sāk jau mosties tātad pa caurumiem iekšā, neteiksim, tā telpa nav izremontēta. Pelīts drīz tāpat būs. Es jau pirms treniņām vispirms izdzenāju tā spēles un palaišu bērns iekšā, jo visi bērni nevar to izturēt. Visas iekārtas 10 iekārtas ir aizņemtas, lienētas, tātad no federācijas, lienēts ar pavadrakstiem parakstīts. 2002. gadā, kad bija tātad lauku sporta spēles, 2004. gadā, kad bija pirmā olimpiāda, Latvijas pirmā olimpiāda Ventspilī, ložu šaušana bija Aizputē. Federācija, tad Olimpiskais centrs, iedeva 5000 latus, tātad Stulps kundze 5000. Mēs nekāpjamies apkārt, mēs ejam kaut kur vēsturi atpakaļ, runājam, kas uz priekš vajadzīgs. Mēs tagad kaut kur atgriežamies 90. gados, 2000 gados, 11. gads. Kādēļ gadā bija paredzēts jau šīm iekārtām nopirkt? Viņas tam līdz šeit dienai nopirkt. Vāns parās, ja neļauj runāt, Uz šobrīd, kas ir problēmas? Uz Igauniju tu nevar aizbraukt tādā sacensībā. Ir problēmas tev kāds. Tev kāds pagājušajā gadā neiedeva transports uz Igauniju aizbraukt. Ir problēmas. Es runāju par Manfēlu. Jā, un tu nebrauc uz atbildes vizitiem uz Igauniju. Tu brauc, pagājušajā gadā bija, autobus bija, transports bija. Šogad ir plānots maija mēneša autobus. Ir plānots. Es domāju, ka varbūt Jānis nevarēja nemācēt izteikt to īsti un saprotam, jā, par ko viņš nobažījies, jā, ka tā nauda, ko mēs tomēr atvēlējam tai šautavas remontam, jā, ka viņi varbūt netika gluži saimnieciski izmantot tas resurss, jā, un līdz galam netika izdarīts tas, ko mēs bijām apņēmušies darīt tai šautavai. Es domāju, par to gribēju teikt kaut kādā veidā, jā? Es arī varētu nedaudz piebilst, uz kaut vai patu biezgājuši šautavē, jā, man dēls trenējuši šaušanā. Un, piemēram, Zēnu ģērbtuvē, tur ir tā, kad tur ir caurumi grīdā, jā, tur kājas krīt iekšā, logi ir izpujuši, vējš svilpo cauri, jā. Teiksim tā, tas logs ir burtiski tā sašķropījies, vai tad tik daudz arī nevajag. Es domāju, ir jāsāk jau ar to minimumu. Pagājušajā gadā es arī iesniedzu finanšu komitejām tieši konkrēti šo šautuvu sakārtošanai, par ko jūs arī runājāt, jo Šauma kungs man arī parādīja šo telpu, un es jau zināju sen, ka viņi tādi ir.
Mēs it kā izremontējam toaletes, kosmētisko remontu, gadus atpakaļ, tad mums bija mēs seifu esam apmūrījuši, ja, kas arī prasīja diezgan līdzekļus. Un, diemžēl, man noraidīja, jo uzskatīja, ka pirmām kārtām jāsakārto seifus, jo mums atņēma uz 8 mēnesi ieročus. Un tur mēs ielikām to naudiņu. Šogad es biju savā... Seifa iedeva speciālu naudu. Jā, es varu noskaidīt, kur tā naudiņa viss ir palikusi, un varbūt arī tad sāksim sīkumos, jo es tev ar sīku uzrādīt, jā, visus čekus, man visi čeki ir sakopēti attiecībā par naudas lietām, un to mēs varam... Par šiem jautājumiem. Jo vienreiz nav uz to norādīt, tad tagad, nu, tā publiski kā tos... Jā, to mēs visu varam, es visu varu, visu čekus, visu uzrādīt, jā. Man ir jautājumi, labi, jūs sakiet, nav nauda tagad, 2 gadu atpakaļ nebija nauda, 3 gadu atpakaļ nebija nauda. Es biju mazīšs gāju šautu, tas ir 30 gadu vairāk atpakaļ. Nekāds tieši nav mainījies. Nē, nu, 30 gadus, bet ja jūs sakiet, ka pēdējā laikā nav nauda, nu tad teiksim, ka jūs atnācāt, kāpēc tur teiksim, katru gadu tā nav? Es atvainojos 4 gadus atpakaļ, pirms Aizpils novada doma pārņem šo bāzi, mēs sakārtojam jumtu, kas tecēja šaubulē. Jumtu, bet nu pneumatikā tur jā, šaubulē. Mēs tāpatās prasījām federācijai, lai šīs iekārtas atstāv mums, tad, kad mums bija Latvijas jaunatnes olimpiāda, kur federācija mums apsolīja, bet tai pašā brīdī pēc tā, kā sacensības bija beigušās, pēc 10 dienām šīs iekārtas tika paņemtas atpakaļ no federācijas puses. Diemžēl federācija arī neturēja savu vārdu. Savukārt bija iesaistīta vēl Olimpiskā komiteja. Griezāmies Olimpiskā komitejā ar lūgumu, lai šīs iekārtas atstāv. Neatstāja mums. Mums bija jāatpērk par lielu naudu. Tā tas ir. Savukārt mēs arī esam iegādājušies ieročus par rajonu padomu sporta naudu. Ir ieroči iegādāt, arī sportskolas ieroči, tie visi ir par rajonu padomas naudu iegādāt. Tie ir nodoti Aizpils sportistiem. Neviens nekādas maksas neprasa. Bāzes uzturēšana viena, cik ir elektrība, cik ir apkure, algas. Uz 6000 latas ir. Uzturēšana viena, uzturēšanas izdevumi. Bet tad mēs sagaidīsim, ka, teiksim, visu logu izskatīs un ir Šānkungs pagājušajā gadā rudenī iesniedz savu izdevumu tām, sīk uzrakstīdams, 3000, ja es nemaldos, bija 100 lati. Es ieliku savā izdevuma tāmē, lai arī atjaunot, teiksim, pakavu. Tur bija kopā summa 10 000, diemžēl šobrīd man tas tik noraidīts, tādas naudiņas tagad nevarēja atļauties sakarā jaunās skalas nodošanu.